pieņemt tās sliktās dienas. Zini, par ko es pārdzīvoju? Vai ar to, ka es neesmu paspējis izdarīt visu to, ko es gribēju šovasar izdarīt. Man bija baigais saraksts. Bet ir ārkārtīgi daudz, kas noticis, un ārkārtīgi daudz un foršas lietas. Bet kāpēc es tev to stāstu? Jo nevienam cilvēkam nav ideālā dzīve. Un visiem ir labās dienas un sliktās dienas, bet es šeit esmu priekš tevis, lai tev iedotu iespēju ieraudzīt vairāk tās labās lietas, sajust, kā tas ir dzīvot dzīvi. Un diez vai tu gribi redzēt manas sliktās dienas. Ne, diez vai tev interesē tie vakari, kad es raudu par kaut ko, jo es esmu tā pārgurus, neesmu parūpējusi vislaicīgi par sevi, vai vienkārši ir kaut kādas sieviešu lietas, vai ne? Katram mums ir sliktās dienas. Un nedomā, ka skatoties sociālos tīklos, cik citi dzīvo skaistu dzīvi, kad viņiem ir tikai skaistā dzīve. Ir visādi. Bet galvenais ir no tā visa nevis kāpt visu laiku uz vienu un tā paša grābekļa, bet paņemt to pieredzi, saprast, kas tev tur derēja, kas tev tur nederēja, ko tu varēji darīt šajā situācijā citādāk, ko tu darīsi nākamreiz citādāk. Un jau ar jaunu pieredzi iet uz priekšu. Bet būs sliktās dienas arī tajā jaunajā pieredzē. Mēs vienkārši savādāk neaugam. Tas viss notiek šādi. Un kamēr tu iemācīsies saprast, kad šeit sākas tava izaugsme, tu varēsi daudz vieglāk pieņemt tās sliktās dienas.